kā ir tāds teiciens, tev izmet pa durvīm, tad tev jārāpjas pa logu. Un man personīgi tas īsti nepatīk, jo, ja tev izmet pa durvīm, tad ir kaut kāds iemesls. Kāpēc ir cilvēki, kas savu algu saņem, un ir cilvēki, kas savu algu nopelna. Un es domāju, ka pasaulē mani vajag, bet izrādījās, ka nevajag, ka pasaule grib, lai tu sevi pierādīji. Ja tu esi tur bijis korporatīvā vidē, ja man būtu tagad uzņēmums un nezinu, 15, 20 darbinieku, pārdošanas komandas, zvani un tā tālāk, man liekas, ka man tas nepatīk. Tas miers, ko tu saki, viņš atnāk tādā brīdī, kad tu esi savā tā kā uzbūvētā pasaules modelī, kas tevi apmierina un kurā tu gribi palikt. Sveiks, Edgar! Laipni lūgts domājas stāstos. Man gribas teikt domājā, jo es parasti saku domājā. Taču esam izbraukumā, ja, tie, kas skatās, nebaidieties. Esam izbraukumā tāpēc, lai jūs domājat, dīvāniņa vēl vairāk klausās un foršs cilvēks aicināt. Tāpēc sveiki vēlreiz, Edgar. Paldies, ka esi te. Paldies, ka uzaicināji. Lai arī kas tas būtu, kur tu esi nokļuvis. Jā, es domāju, kas man tagad jādara, bet es saprotu, ka jābūt pašam sev patiesam, vienkāršam un tādam, kāds es esmu. Esmu klāt, paldies par iespēju. Tāds ir mērķis. Tagad mums būs tāda maza smadzeņu operācija, neiroķirurģijas operācija. Saprast, kas notiek tavā prātā, kā tu domā un kāds tu esi. Edgar, tu esi gan uzņēmējs, gan biznesa un pārdošanas treneris. Ja? Arī, es nezinu, kā to teikt, mākslīgā intelekta entuziasts vai jau tāds jau... Es izlasīju, kaut kur internetā bija tāda profesija, mākslīgā intelekta arhitekts. Un man iepatikās tā doma, tad es tagad ierakstīju savā vizītkartē, es esmu arhitekts. Esi, ļoti labi, tas arī mākslīgā intelekta arhitekts. Kā tu nokļuvi līdz šīm 3 lietām, kurām tu esi tagad, līdz mākslīgā intelekta arhitektam, līdz savai uzņēmējdarbībai un līdz pārdošanas un biznesa trenerim? No pārdošanas man sākās daudz gadus atpakaļ, es pabeidzu universitāti, pabeidzu Murjāņus, tad iestājos universitātē, un tad pēc studiju programmas es aizbraucu uz Ameriku, strādāju vienā viesnīcas ķēdē par fitnesa instruktoru un par Mickey Mouse vienlaicīgi uz maiņām. Jā, un tad vienā reizē es skatos, ka tajā viesnīcā pa trešdienām pulcējās cilvēku grupa un kaut ko tur dara. Un man bija palika interesanti. Es vienreiz ielavījos, apsēdos stūrītī un izrādījās, ka tas ir pārdošanas treniņš un tur māca pārdošanas cilvēkus, kā pārdot to viesnīcas pakalpojumus. Un tad sēdēju, klausījos un es tā sapratu, ka baigi interesanti. Un tad kaut kādā dīvainā veidā viens no viņiem bija atstājis klādi to manuālu, pārdošanas manuālu. Un es, protams, viņu kā atļāvos piesavināties, ja tā var teikt. Nospēri. Un tad es sapratu, ka vajag labā lieta. Es sapratu, ka man pēkšņi atvērās acis. Un es sapratu, ka es šito gribētu darīt. Tas ir baigi interesanti. Un droši vien tas bija arī sākums, kā es kļuvu par pārdošanas. Es gribētu teikt eksperti, ja tā var teikt. Bet, man likās interesanti, vērtīgi un kaut kas tāds sirdī tuvs, kā pelnīt naudu, kā palīdzēt citiem cilvēkiem pelnīt naudu. Tas bija sākums. Tad es atbraucu atpakaļ un sāku strādāt farmācijas kompānijā, no kuras man izmeta pēc 3 mēnešiem. Jo nemācēja pārdot? jo es nemācēju pārdot tā, kā viņi gribēja. Viņi gribēja, lai es... Zini, kā ir tāds teiciens, tev izmet pa durvīm, tad tev jārāpjas pa logu. Un man personīgi tas īsti nepatīk, jo, ja tev izmet pa durvīm, tad ir kaut kāds iemesls, kādēļ. Un tad man atlaid, jo es nekāpu pa logu iekšā. Un tad pēc tam es dabūju darbu citā farmācijas kompānijā par aģentu, un tad es kļuvu par labāku aģentu, un tad par pārdošanas vadītāju. Tur tad arī, kā teikt, radās Undāls kā pārdevējs tā pa īstam. Tā īsu. Tas nozīmē, ka tu ar pārdošanu patiesībā sāki. Tas nav kaut kas, kur tu pēc gadiem 30, 40 tur pieslēdzies. Tu šo te pamanīji un pēc studijām jau arī uzreiz sāk darboties tieši ar šo jomu. Es sapratu, ka tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, ļoti praktisks, un mēs te runājām, ko darīt cilvēkiem, kas grib pārcelties kaut kur dzīvot uz ārzemēm. Pirmkārt,
tev jāapgūst kaut kas tāds, kas ir tā kā globāls, kāda globāla prasme, ko tu vari darīt. Ja tas pats mākslīgais intelekts, jā, tu vari darīt viņu Spānijā, vienalga kur, bet tā ir globāla prasme. Un ja tu gribi dzīvot globālā līmenī, tad tev ir jābūt pārdošana arī globāla prasme. Tā kā ar to var iztikt visur. Jā, un tāpēc es teiktu, jā, mācamies globālas lietas un dziļi un vērtīgi, un tad dzīvē viss notiek. Sekojot tev līdzi, es daudz redzu, tu stāsti par to, kā tu pats joprojām mācies, attīsties, ieguldi sevi, dodies pie lielākiem, jaudīgākiem treneriem un cilvēkiem. Kāpēc? Kāpēc nav tā, ka tu taču iemācies? Kas tu tur pārdošanā? 4 formulas iemācies, smuki nāk noprezentēt? Kāpēc tev vajag vēl? Jā, es kaut kādas 15 gadus braucu pa pasauli, kā es saku, vācu pērles, kolekcionēju. Es braucu pie, man ir tā privilēģija vai iespēja bijusi mācīties patiešām pie gudrākiem, ja mēs runājam par to pašu. Ir tāds virziens kā neirolingvistiskā programmēšana, ko citi uzskata par manipulāciju vai ar kaut kādu mīnusa zīmi, tad patiesībā tā ir kaut kāda ļoti svarīga, vērtīga zinātne, kurš pamatā ir zinātne par personīgo izcilību. Tas nozīmē, tu vienkārši iemācies programmēt savu prātu panākumu virzienā. Pierreiz arī ieprogrammēju kādam citam, bet principā tas ir stāsts par sevi pašu, kā kļūt labākam. Un es esmu izmācījies līdz NLP trenerim pie paša tā sistēmas idejas autora, Richarda Bandlera. Un tad man tur ir vēl saraksts ar guru, kas man iedvesmo, un es katru reizi, kad es aizbraucu, tas maksā daudz, un ļoti daudz, bet es atbraucu atpakaļ tādā ziņā cits cilvēks ar kādām tādām dziļām, vērtīgām atziņām, kaut vai 2, 3 vērtīgām atziņām, bet tas ir kaut kas tāds, ko es pēc tam varu paņemt un dot tālāk, un droši vien tā ir tā mana pievienotā vērtība, kad es tās pērles visas, kad teikt, ja mēs sekojam, kāds man seko līdz Facebookā vai LinkedInā, tad es neko neslēpju. Viss labākais un vērtīgākais, ko es zinu, es dodu gan sociālos tīklos, gan savos treniņos. Tā ir tā mana ideja, kā labāk dzīvot. Kā tas ir satikt cilvēku, kurš ir radījis to lietu, ar kuru tu arī strādā un darbojies? Kā tas ir, kā jau teicu, tie ir savā ziņā svētki. Ja, mēs sēžam, runājam un mēs līdzdarbojamies. Tā parasti nav vienkārši saruna, tā ir kaut kāda praktiskas nodarbības. Un tu saproti, ka tas ir kaut kas dziļš un ļoti vērtīgs. Un tu vienkārši muti vaļā un tu klausies, kādas lietas var izdarīt un kā tas notiek. Un tu saproti, ka pārdošana, piemēram, ir viena lieta, bet mēs runājam par saskarsmes psiholoģiju. Pārdošanu es jau kādus gadus, jau nezinu, 10 nemācos vairs pārdošanu. Ja es uzskatu, ka es esmu visu iemācījies pārdošanā, kā tu minēji, 4 formulas, varbūt vairāk nekā 14, bet ar to viss pietiek, vairāk neko nevajag. Nākamais solis ir tā saskarsmes psiholoģija, komunikācija, emocijas, empātija, visas šīs lietas, kas nav pārdošana, kas ir kaut kas cits. Un tur var mācīties līdz mūža galam, un tas ir tas, jā, ko es priekš sevim redzu. Tu teici par neirolingvistisko programmēšanu, tas ir personības izcilības... Zinātne par personīgo izcilību. Jā, zinātne par personīgo izcilību. Ja man no malas klausoties, būtu tā doma, jā, tā kaut kāda maģija, to var tur īpašie speciālie cilvēki, vai tas tur manifestēt un tam līdzīgi. Ko tu man gribas ķircināt? Kā tu man pārdotu ideju šito pamēģināt tomēr? Ja ko tu man ieteiktu sākt, lai es varētu sajust, ka es to varu izdarīt, ka kurš cilvēks to var darīt? Tu vari piecelties no rīta, pieiet pie spoguļa un pateikt, hei, Edgar, prieks tevi redzēt, vai šodien lieliska diena, es šodien izdarīšu kaut ko ļoti vērtīgu. Un ko tu tagad dari? Tu runā ar sevi, tu programmē sev vienkārši lielisku dienu. Ja? Tu parunā 2 minūtes dušā vai nodzied dziesmiņu, un tad tu vari to nedarīt, bet tu vari to darīt, un ja tu to dari, tad tavu diena ir, Latvijas sakot, kudī labāka un priecīgāka un jaudīgāka, kad tu parunā ar sevi pirms tam spogulī vai dušā. Īsā versija. Kāpēc tas strādā?
Tāpēc, ka prāts patiesībā prātu ir viegli ietekmēt. Prāts ir tāda enerģija, tu ievibrē pareizi, un tad viņš arī tā kā transformators, vai ne? Vai nu tu to transformatoru noskaņo, vai nu citi viņu noskaņo kaut kādā frekvencē. Labāk noskaņo pats, un tad izbaudi to, ko tu tur esi, to vibrāciju, ko tu esi ielicis, viņš turpina vibrēt. Vai arī vienkārši citi noskaņo tavējo transformatoru. Un tu turpini vibrēt citā frekvencē īsumā. Kāda ir tava rutīna? Kā tu savu transformatoru frekvencē? Kādreiz man ir tas 3 grāmatas uzrakstījis, un tad, kad gribu uzrakstīt grāmatu, tad rutīna sākās kaut kādos 5:30, 6:00 no rīta, ja tu saproti, ka pa lielam laika nav, un tu vari nozagt tikai no rīta kaut ko priekš sevis, bet kādu laiku man ir prātā 4. grāmata, bet es vēl neesmu, kā teikt, nobriedis, bet tagad rutīna, principā ir, es eju staigāju ar suni, katru dienu noteikti mežā, un es ļoti daudz arī pavadu TikTokā, bet TikTokā es mācos. Ne tā kā vienkārši tērēju laiku, bet mēs runājam par tā pašām mākslīgā intelekta lietām. Tur katru dienu kaut kas notiek. Ja, un kaut kas jauns, un tagad viens instruments pārspēja nākamo, un tagad tu vari izdarīt to, un vakar tu vēl to nevarēji, bet šodien tu to vari. Un man liekas, ka tā ir daļa no tādas labas TikTok izmantošanas rutīnas, ka tu vari vienkārši sekot līdzi, kas notiek, un pēc tam, kad tu saskaties kaut ko, tad tas, ko es daru, es eju vienkārši apsēžos pie datora un pārbaudu, vai tiešām tas tā ir. Un tad, kad tas strādā, tad to es arī tālāk kā es saku, arhitekts nozīmē, ka tu pārbaudi, uzbūvē un garantē, ka tas strādā. Un tā ir daļa no manas rutīnas. Es vēl joprojām meklēju tagad tās lietas, ar ko dalīties, pārbaudu, un tad iepostoju kaut kādus 3-4 ierakstus, mēģinu katru dienu sociālos tīklos ierakstīt par kaut ko, kas cilvēkiem ir vērtīgi, kas viņiem palīdz kļūt labākiem, vai pārdevējiem, vai cilvēkiem. Tā. Jā, viens no vārdiem, kas man ļoti asociējas, domājot par tevi, ir stāstnieks. Ir daudz stāsti, gan tas, ko tu raksti, gan korporatīvās pasakas ir pilnīgi atsevišķs process stāsts, ja, viena no tavām grāmatām. Kur tev viņi rodas? Kā tu tā esi kļuvis par stāstnieku? Stāstnieks. Ja tu sev tā neredzi? Nē, ir storytellers angliski. Interesanti, vienā treniņā es satiku arī tur daudz cilvēku. Mēs sākam runāties, un ko tu dari, un tā mēs. Un viņš saka, es esmu storytellers, korporatīvais storytellers. Viņa uzdevums ir vākt stāstus, gan panākumu stāstus, gan neveiksmu stāstus, gan savējos. Un tad visus tos atdot pārdevējiem vai apstrādāt un iedot mārketingam, un tas ir tas. Un es pēkšņi sapratu, tāda baigi labā profesija, tev maksā naudu. Es esmu storytellers, ja ne? Un tad es sapratu, patiesībā tas ir arī tas, ko es daru. Varbūt talants, varbūt nē, bet es mēģinu vienkārši parastas lietas ielikt tādā emocionālā vēstījumā, un tur tas stāsts arī rodas. Cilvēkiem patīk stāstī, un man patīk, ka cilvēkiem patīk tas, ko es daru. Kurš ir tas stāsts, kurš šobrīd tev pašam ir tāds vismīļākais? Man stāsts par Jāni, mēģināšu atcerēties, neko nesajaukt, bet lauku ferma un Pēters un Jānis, 2 strādnieki, un Pēters pie saimnieka pieiet. Viņš saka, klausies, saimnieki, kāpēc tu man maksā 2 eiro stundā, un Jānim tu maksā 5 eiro stundā? Un saimnieks saka, klausies, es dzirdu ārā rati brauc, man liekas, ka tur kaimiņš sienu ved. Aiziet paskaties, mums laikam vajadzētu vēl sienu. Un tas Pēters iziet ārā, atnāk atpakaļ, viņš saka, jā, kaimiņš ved sienu. Un saimnieks saka, tu paprasīji, vai viņš pārdod to sienu un cik maksā. Viņš aiziet ārā, jā, pārdod 20 eiro par kravu.
un tas saimnieks saka, varbūt lētāk viņš padod, iziet ārā. Kamēr viņš taisās ārā, ienāk iekšā Jānis, viņš saka, klausies, saimnieki, kur es te pamanīju, kaimiņš brauca garām, veda kā sienu, pārdod, prasīja 20, es nokalēju pa 15. Principā visi kārtībā, visi sakārtots, kurus varētu viņi izkrāmēt. Droši vien te ir tas stāsts, kas man likās ļoti interesants, ļoti praktisks, kāpēc ir cilvēki, kas savu algu saņem, un ir cilvēki, kas savu algu nopelna. Un tie ir divi dažādi cilvēki, un divas dažādas pasaules, kurā cilvēki dzīvo. Kā tu nokļuvi līdz savam uzņēmumam un savai uzņēmējdarbībai? SIA, CC grupa, mēs ar sākumā bijām vairāki, bet tad es paliku viens. Bet es sapratu, kad ir brīdis, labi, es dabūju coachinga kursus, es izgāju arī, man bija kaut kāds ICF pirmā līmeņa coachings, un tad es sapratu, ka tajā laikā man likās, tas bija vēl sen. Kad tas bija? Cik sen? Nezinu, 15, vairāk, man liekas, gadi atpakaļ. Man likās, coachings, tad vēl tāda nebija. Katrs otrs vēl nebija coach, jāsaka, tajā laikā. Un tad es sapratu, ka varētu tagad piereģistrēt oficiāli. Un tad bija vēl tā iespēja par €2 SIA piereģistrēt, pat 2 lati, laikam, 2 lati. Jā, jo kaut kad bija €1. Jā, un ar vienu sakot, es tur piereģistrējos, un es sapratu, ka es esmu tagad uzņēmējs ar papīriem, un tajā pašā laikā es sapratu, ka man nevienam nevajag, man ir SIA, vai es gulēju tēva mājā, man beidzās nauda, jo es aizgāju prom no savas farmācijas kompānijas tajā brīdī, kad es piereģistrēju savu SIA. Es biju pārdošanas vadītājs ar siltu vietiņu, labu algu, dienas automašīnu un portfeli, ādas. Bet es izdomāju, ka es tagad būšu uzņēmējs, un es aizgāju prom. Šitā ņēmu un aizgāju prom, un es domāju, ka pasaulē mani vajag, bet izrādījās, ka nevajag, ka pasaule grib, lai tu sevi pierādīji, ja tu esi tur bijis korporatīvā vidē, varbūt tev kāds tur pazīst un zina, bet tu esi pēkšņi uzņēmējs, tad automātiski tev ir jāizpild savi citi mājas darbi, un tad es sapratu, ka man neviens nezina, man neviens tā kā nesaprot, un tad es 2 gadus, principā, kopā ar tēvu mūrēju kamīnus, mans tēvs kamīnmeistars, un es biju coach, bet ar papīriem. Tēvam par kamīnu. Un tev mūrēja tēvu, un es ķieģeris, jo es nemāku mūrēt, viņš māk, un tā mēs pirmās 2 gadus kā uzņēmējs darbojos. Tēva biznesā. Tas bija sākums. Es teicu, jo sākumā bijāt vairāk, un tu paliki viens. Kā tas notika, ja es to drīkstu prasīt? Jā, kā kuras arī tiktu, kā redzēju, ka sliktākais uzņēmējdarbības veids ir, kad sanāk divi draugi kopā un piereģistrē SIA. Pa lielam tas sliktāks nekas nevar būt, bet es nesaku, ka tur bija kaut kas slikts. Es tāds par to, ka kad tu sāc, tad nāc ar karogu, mēs būsim, mēs varēsim, bet tad, kad jāsāk darīt melnais darbs un tā, tad tu pēkšņi saproti, ka tur nekas nenotiek, un ja es tur 2 gadus ar saviem papīriem varēju kaut kā izrolēt, tad mans partners viņš ātri vien, kā teikt, saprata, ka viņš nav uzņēmējs, viņš aizgāja atpakaļ uz korporatīvo vidi. Tā. Tagad man pilnīgi tāds paradoks liekas. Tu esi no pirmās kājas profesionālajā dzīvē darbojies ar pārdošanu. Tu zini, kam būtu kā jānotiek. Un tu kļūsti par uzņēmēju, šajā domā varbūt ar coachingu nodarboties, un tu zini, kā pārdot. Un 2 gadus neizdodas. Jā. Kā tā? Tāpēc, kā es teicu, ir cilvēki, kas savu algu, kas ir dzīvojuši korporatīvā vidē, un es arī līdz tam laikam, algu man bija noteiktā datumā, tev bija vienkārši atsūta īsi. Un tad ir otra pasaule uzņēmēja domāšana, tad, kad tev pēc būtības nekādu garantiju nav. Un tas, kas tev arī nav, tev nav sistēmas. Jā, tev ir papīrs, ka tu esi uzņēmējs, tev ir idejas, sapņi, ambīcijas, ilūzijas, sauc to kā gribi, bet tev nav sistēmas. Apakšā uzņēmēja darbībai ir sistēma un domāšana, 2 lietas, kas tev ir jāizdara.
jāmaina domāšana un jāuzbūvē sistēma. Man vajadzēja apmēram 2 gadus, lai to plus mīnus izdarītu. Un tad tas viss sāk strādāt. Sistēma un domāšana. Kā tu to mainīji? Kā tu vispār šo saprati? Tu teici, tavs draugs saprata, es vispār neesmu uzņēmējs, aizgāja atpakaļ uz korporatīvo vidi. Tu nē, lai arī tajā mirklī tev vēl, cik es tā noprotu, nebija domāšana un sistēma prātā. Kā tā nākas, ka tu izturēji un tiki pie tās domāšanas un sistēmas? Es pabeidzu Murjāņus, bērnībā jau arī trenējos vieglatlētikā un es iemācījos vienu lietu, ko sauc par nepadošanos. Tāda lieta, kompetence vai prasme, kaut kā tas man nāk līdzi, kad būtības tu saproti, vai tad, ja tu padosies, vai tad būs labāk tagad. Ko tu darīsi? Tad, kāpēc es tik daudz esmu jau investējis, lai tagad pēkšņi padotos? Ja? Un tad ir šis iekšējais dialogs, tā balss, kas runā, un ja viņa runā pietiekami skaļi, tad mums viss notiek. Jā, tad mēs ar savu iekšējo balsi spriežam un tad mēs diskutējam. Un tu saproti, ka ja tev ir vērtība, tad nauda atnāks. Tu saproti, ka tev ir vērtība, un tev to vērtību vēl vienalga jāiemācās iepakot, tev jāiemācās viņu nopārdot un jāuzbūvē. Agrāk vai vēlāk nauda būs. Tā ir tā patiesība. Ja tu vienalga, ko tu dari, vai tu taisi podkastus, un tev mirdz acis, un tu saproti, ka cilvēkiem tas ir vajadzīgs, tur nauda atnāk. Vai ne? Uz sākumā nebūs, bet pēc kaut kāda laika būs, tā kā tas nav nekas jauns. Vai ne? Un kamēr viņa nenāk, tikmēr mūrē krāsnes un dara visu citu, ko var darīt. Tikmēr dari, ko tu dari kaut kādā veidā, lai nomaksātu rēķinu. Protams, kad varbūt, kad tev ir 20 gadi, tad tu vēl vari atļauties gulēt uz grīdas, uz piepušamām atraču. Bet tāds ir tas ceļš. Kā uzņēmējs nav, tas ir algoritms galvā, nekas cits. Tur vienkārši ir konkrēti mājas darbi, kas ir izpildīti, un iekšējā balss apliecina, šitas ir izdarīts, šitas ir izdarīts. Un tad ir vērtība, ko tu dod cilvēkiem. Jā. Vienalga, kas tas ir, bet cilvēkiem to vajag, un tu esi tajā lietā dziļi iegājis un iemācījies kaut ko nevar iedot citi, piemēram. Vai veidu, kā citi to nevar. Tagad, kad tu runāji, es redzu tādu pilnīgu mieru tajā visā, ko tas stāsti, un pārliecību. Man gribas vaicāt, tā ir bijis vienmēr kopš tā mirkļa, kad tu saprati to savu sistēmu un domāšanu pēc tiem 2 gadiem, jeb tev arī ir bijuši mirkļi, kur domā pie vēlna šito visus arī iešu atpakaļ. Tu domā tos 2 gadus, kad es gulēju? Pēc tiem 2 gadiem. Tas ir 2 gadus man ir jāiztur, es guļu pie tēva mūrē krāsnes, un tad pēc tam vispārējais process griežās, ja arī tur ir klupšanas akmeņi un gribas visu mest. Tur jau tā lieta, ka garantija nav. Es esmu, principā, labi, man kādreiz jautājās, kāpēc tu neuzbūvēji tur mega korporāciju kompāniju, kur tev viss tur strādā? Es arī domāju, varbūt būtu vajadzīgs uztaisīt kaut ko, bet es esmu viens pats un grāmatvede man ir ārpakalpojumā. Zini, ir kaut kāda realitāte, kurā tu jūties labi. Ja man būtu tagad uzņēmums un 15, 20 darbinieki, pārdošanas komandas, zvani un tā tālāk, man liekas, ka man tas nepatīk. Tas miers, ko tu saki, viņš atnāk tādā brīdī, kad tu esi savā uzbūvētā pasaules modelī, kas tevi apmierina un kurā tu gribi palikt. Ja, un kurā tu vari sevi realizēt. Ja tu dari kaut ko, kas nav tavs, tad tur rodas ļoti daudz stresa un varbūt lietas, kas padara to nepieņemt. Ir cilvēki, kas dzīvo citas dzīves un dara svešus darbus, un to var redzēt pa kilometru. Un man liekas, ka tā patiesā vērtība ir atrast savu un uzbūvēt savu tādu pasaulīti, kurā tev ir viss, ko tu vēlies. Un droši vien tas, es gribētu teikt, plus mīnus, jā, tā tas ir. Protams, ka garantija nav,
vakar tu varēji darīt, nezinu, kaut ko, un šodien mākslīgais intelekts to izdara 3 reizes, 5 reizes, 10 reizes ātrāk un vienkāršāk, un tāpēc arī es arī saprotu, ka es vairs nevaru, šobrīd coachingu nevar vairs pārdot kā tādu. Principā es neesmu redzējis nevienu coachu, kurš pelnītu naudu tikai ar coachingu. Pārdošanu principā arī vairs nevar pārdot kā tādu. Katrā uzņēmumā ir savs pārdošanas treneris, kurš dara to, ko es daru. Šobrīd var pārdot kaut ko īpašu, unikālu, piemēram, pārdošanu kopā ar neirolingvistisko programmēšanu un kaut kādu. Otrs ir tas coachings, ko es kādreiz iemācījos, ir klasiskais coachings, un tad ir tāds ģeneratīvais coachings, kas nozīmē, ka piemēram, klients mēs ne tikai runājam, bet mums pa vidu ir mazliet tāda hipnoterapijas sesija. Un tas otrs cilvēks, viņš tikai sēž, ja viņš grib kādu mērķi sasniegt, tad mēs staigājam pa telpu, un viņš izsoļo, viņš izrunā, viņš izstāsta to savu situāciju, nevis tikai sežot krēslā, bet mēs kustamies, un tā ir tā vēl viena lieta. Atkal, ko es sapratu, tas ir vienkārši coachings, un tad ir kaut kas cits, ko citi nezina, nemāk, nesaprot. Ar to tu vari atkal kaut kādā veidā būt interesants citiem. Pie kā mēs palikām. Sāka no tā, ka tas laimīgs esot viens ar ārpakalpojumu grāmatvedi, un tad mēs aizgājām jau līdz jau, ka klasiska pārdošana un coachingu jau nevar pārdot. Tad tas nozīmē punkts 1, ka tev ir jābūt labākam kaut kādā veidā par tiem puišiem un meitnēm, kas strādā uzņēmumā kā pārdošanas treneri. Jā. Tava unikālā pievienotā vērtība, plus tagad nāk iekšā mākslīgais intelekts, un es esmu fantastiski aizrāviens ar šo lietu un patīkami pārsteigts, kā tas tagad maina visu. Principā, tagad ir tā, ka tu, piemēram, tev ir problēma vai mērķis, ko tu gribi sasniegt, es nezinu, un tu paņem uzrakstīji uz papīra lapas to savu sāpi vai to savu ideju un uzraksti visu. Un pēc tam tu paņem 20 gudrākās grāmatas pasaulē par tavu lietu, kur kāds to problēmu ir atrisinājis, vai tavu mērķi ir sasniedzis. Bez pašus labākos, gudrākos failus, ieliec to savu vēstulīti, piekabini klāt tās 20 grāmatas, un tu skaties, kā pasaules gudrākie cilvēki tagad atrisinātu tavu problēmu. Un man liekas, ka tā ideja ir vienkārši fantastiska, un tev vairs nevajag izgudrot velosipēdu, un nav vairs jālasa milzīgas grāmatu blāķi, lai atrastu, nezinu, pareizās atbildes. Tu vienkārši to vari izdarīt tādā, kā es teicu, šobrīd tādā interesantā mākslīgā intelekta formātā. Cilvēki tagad ļoti daudz baidās par to, ka tas mākslīgais intelekts noņems to darbu. Un arī tiem iekšējiem treneriem pārdošanas un tā tālāk. Kāpēc es ielādēju rekur mākslīgā intelektā 20 labākās grāmatas, vai ne? Par pārdošanas tehnikām, par visu savu vajadzību, un viņš mums to visu dod. Un to ar viņu esi atradis veidu, kā sadarboties un pat vēl vairāk. 100 punktu noņems, tā ir, un tāpēc variantu jau īsti nav. Tu saproti, ka kamēr noņems, tikmēr tos pienākums ir vienkārši maksimāli dziļi tajā tematā iedziļināties un saprast, kā tu vari to savu unikālo vērtību savienot kopā ar intelektu. Ja? Un tas ir tas, ko es arī tagad daru. To neviens man nenoņems. Tas manas 20 gadus un manas visas lietas, ko es esmu iemācījies, es tagad atdodu intelektam, un mēs kopā strādājam. Un tā ir tā. Viņš nevar no tevis pēc tam nospērt šito? Gan jau, ka var, bet tas man arī neinteresē. Viņš man palīdz. Un tev mēs taisu apmācības, mums ir vingrinājumi, kur intelekts mums. Es parasti tagad vairs netaisu viens pats. Es esmu un tad ir mans intelektuālais asistents, un tad ir programma. Un tad dalībnieki strādā ar intelektu, es menedžēju to visu, un es redzu, cik tas patiesībā ir jaudīgi. Tā iepriekš nav bijis. Tur mēs, piemēram, uzņēmumiem kādreiz viena no tādām vērtīgākajām, dārgākajām un laikietilpīgākajām lietām bija pārdošanas grāmata vai pārdošanas manuāļa izstrāde. Tas mums aizņēma 3 mēnešus. Mēs tur dienās sēdējām, kaut ko perinājām, kaut ko rakstījām. Tad tagad to izdarīt 10 minūtēs.
to, un tas maksā tev pa lielam neko. Ja? Un tas ir tas, ko jāsaprot un jāpieņem, kā mainās pasaule un kādas ir tās iespējas. Un daudziem noņems darbu, tāpēc nav variantu. Sākam upgradeoties, ja tā var teikt. No intelekta nav jābaidās, ar intelektu tagad ir jāsāk draudzēties. Un jo ātrāk mēs to darām, jo drošāk mēs varam justies. Tu ļauj arī viņam sevi mācīt vai trenēt, vai kaut kādas brainstorm sesijas ar viņu? Jā, man ir tagad ChatGPT, piemēram, man ir uztaisīti kaut kādi 15 asistenti, no kuriem viens ir mans coach, tu nospied pogu un tu runājies ar viņu. Un, ja kādreiz meklēju coachu un maksāju viņam tur 100 eiro stundā, un jūs tur kaut ko tur diskutējāt, tad tagad atkal tu paņem savu uzraksti vēstulīti ar savu problēmu, atrod 20 gudrākās coachinga grāmatas, liec to vēstulīti visiem izlasīt, un tad nospied pogu, un jūs sākat runāties. Un viņš atcerās tavu pirmo sesiju, otro, trešo, piekto, un tā. Un tu zini, ka nav gudrāku cilvēku par tiem, kas tur ir saštepselēti apkārt tajā coachingā. Jā, tu neņem, ka tas ir konkrēta coacha, kurš tev šķiet foršs vai profesionāls tips vai personība. Tu tiešām saliec visdažādākos Gan dažādi. Tu vari paņemt vienu un caur viņa prizmu to situāciju atrisināt. Tā jau ir tālāk tava izvēle interpretācija, kā tu to dari. Ja? Vai tu paņem viņu visus saštepselē vai paņem kādu vienu, un tad tu runājies viņa valodā, tu nekad nevari iemācīties tik daudz un zināt, bet tu vari paņemt jau gatavas lietas un uztrenēt, lai viņi tev palīdz ikdienā. Tu vari iedot kaut kādu piemēru tajā sarunā, kur kaut kas tur ir noticis, kurš patiešām tev ir tā, kā noteikti coachingā tie mirkļi, vai ne, kurus tu šitā es nebiju pastījies, tas bija jautājums vietā, to pat es sev nebūtu uzdevis. Ir interesanti, ir viena lieta, ko es arī daru, ir tie prompti, jeb komandas, ko tu iedod intelektam. Un viens no tādiem mana vērtīgākajiem atklājumiem bija, ka es ar to intelektu, mēs jau, ar ChatGPT gadu ilgāk runājam, viņš atcerās, ja tur ir atķeksējis, ka viņš atcerās visu, tad tu viņam vari pateikt, klausies, ņemot vērā to, ko mēs tagad gadu garumā ar tevi esam runājuši, iedod man vienu atziņu vai vienu lietu, pasaka man kaut ko tādu, ko es pats par sevi nezinu. Jā. Un tad viņš tā pasaka, un tu esi uz pakaļ. Ko viņš pateica par tevi? Viņš to labi dara. Nevar, bet konceptuāli tas ir tas, ko tu vari dabūt ārā. Kaut vai viens piemērs, jā, bet... viņš tevi pazīst kā raibu suni, un jūs varat tālāk darīt. Skaidrs, es nezinu, kur tie dati paliek, man arī neinteresē, kam es esmu vajadzīgs, ja man tur nav nekādi finanšu dati iekšā, bet principā tas ir ļoti interesanti, ļoti vērtīgi un ļoti praktiski, tā kā jauna pasaule. Tu varētu strādāt, nav droši vien īstais vārds, jo mans jautājums aizies pie tā, ka ChatGPT tev atņem no darbu. Ja? Ne ChatGPT, bet mākslīgais intelekts. Kā tu redzi savu profesionālo darbību, ja tev atņemtu to, ka tu strādā ar komandām, ar grupām, ar cilvēkiem, jo viņiem taču visu var pateikt priekšā mākslīgais intelekts un visus jautājumus uzdot? Jā, es šobrīd būvēju aplikāciju, rakstu, nosacītu kodēju, jo es nemāku kodēt, bet es ChatGPT man māca. Un es veidoju aplikāciju, kur tās visas savas zināšanas es ielikšu kaut kādā digitālā formātā. Proti, tu esi uzņēmējs, un tu paņem aplikāciju, lejuplādē, un tad tā aplikācija pēc būtības dotu to pašu informāciju, ko es, tikai vēl dziļākā līmenī, bez manis, bet es esmu tur tā kā autors, es no tā pelnu naudu. Tā kā es to kādreiz uztaisīšu, es pieļauju pat nākamgad. Tad tu pilnīgi apzināti sev atņem darbu un jau radi savu dubultnieku. Es atņemu darbu, tāpēc, kad man savu 20 gadus esmu jau investējis tajā, ko es gribu nodot tālāk, un tas ir ļoti vērtīgi, tāpēc es gribu to digitalizēt un pelnīt ar to naudu. Un tu no tā nevar aizbēgt. Tāpēc es saku, jo ātrāk mēs to izmantojam, jo tas ir kļūst
jo labāk, jo vērtīgāk. Tas ir mans pensiju fonds, piemēram. Vai ne? Tas saprot, ka tu vairs nevari, piemēram, apmācības aizvien grūtāk un grūtāk pārdot, tāpēc, kā jau es teicu, dažādi iemesli. Bet tu saproti, kur vēl tu vari to savu vērtību, kādā veidā realizēt, īpaši ņemot vērā, kad nāk intelekts un vēl visas šīs lietas. Ja, šis īstenībā kolosāla doma, jā. Jo viņi taču nāk, viņi taču ņems nost to darbu. Pasteidzies, ja tu zini, ka šis notiks, izdara to avansā, vai ne? Jā. Un viss, un tad tā lieta, kur viņi var izmantot. Lūk, tā kā jā, tad tas ir, galvenais ir tāda atvērtas domāšanas princips, jā, kad tu neesi ieciklējies pagātnē, tu nedzīvo savās pagātnes uzvarās, tu esi atvērts pārmaiņām, tu saproti, ka garantija nav, tev katru dienu ir pēc būtības jāpierāda pasaulē un jānopelna, un dienas beigās tu vari sev uzdot jautājumu, ko es šodien iemācījos un kādu labu lietu šodien izdarīju. Ja tu būtu uzņēmējs, kurš šobrīd sāk savu uzņēmējdarbību, nezinu, Krimuldā. Tātad kaut kur es šobrīd sāku savu uzņēmējdarbību, lai kādā jomā, neko par to nezinu, taču acis deg, tā kā savu jomu zinu, taču neko nezinu par uzņēmējdarbību. Kas būtu tas, tu teici, tātad domāšana, struktūra un, protams, arī daudz lietas, ko var mākslīgais intelekts šajā te palīdzēt. Viņš pie tevis tagad atnāks, kur tev konsultācija, nezinu, cik tu 100 ņem, nolieku, iedod man tagad tādu starta paketi, ko man darīt, kā man skatīties uz savu sistēmu, kā es veidošu savu uzņēmējdarbību, vai man tur kaut kur ielikt iekšā mākslīgo intelektu vai nelikt iekšā, un kā man trenēt savu domāšanu. Ko tu viņam teiktu? Mēs sāktu ar vēstuli kosmosam. Es jau minēju par to, paņēmu tagad uzrakstīju visu uz lapas, kas tu esi, ko tu dari, kas tev patīk, kas ir tava sirds lieta, ko tu proti, kas tev aizrauj. Klasiskie tādi coachinga jautājumi, bet tā ir tā esence, man liekas, ko katram no mums vajadzētu uzrakstīt tādu vēstuli vismaz reizi mūžā. Un, ja tu esi uzņēmējs, tad uzņēmējiem atkal apakšā pirmkārt vērtība, ko tu radi, da jebkāda Krimuldā vai Šanhajā, vienalga, tu kādam radīsi vērtību, un tu radīsi tādu vērtību, kas atrisinās citiem cilvēkiem kādas problēmas konkrētas. Divas lietas. Tu radīsi vērtību, un tu atrisināsi caur šo vērtību citiem cilvēkiem kādas problēmas. Un to visu mēs ierakstam šeit tajā lapiņā, un tu to nezini, varbūt uzreiz kādu vērtību ļoti labi. Tāpēc nākamais, ko mēs darām, mēs paņemam to tavu lapiņu un izmantojam mākslīgo intelektu ChatGPT. Mēs ieliekam viņam iekšā šito lapiņu, viņš viņu izlasa, un tad es viņam uzrakstu, iedod man tagad piemēram 20 grāmatas, kas šim cilvēkam palīdzēs izveidot gan biznesu, gan izveidot domāšanu, konkrēti viņam. Šim cilvēkam konkrēti. Un viņš iedod sarakstu, un man, starp citu, ir vēl viens hobijs. Es kolekcionēju grāmatas elektroniskas, man ir kāds 1000 grāmatas, un es gandrīz varu garantēt, ka man visas viņas ir. Ja, un tas nozīmē, ka es tam cilvēkam, jaunajam topošajam uzņēmējam, uzbūvējam viņa koču. Ja, un tad brīdī tev ir, kā jau teicu, tas intelekts, viņš zina, tagad tu to vēstuli uzrakstīsi, viņš tev ļoti labi saprot, un tu vari runāt ar viņu jau no tādā ļoti profesionālā līmenī, un viņš tālāk pa soļiem uzrakstīs, ja tu gribi, tagad tev būs, ja man bija jānoguļ 2 gadi uz matriča, tad te būs pa dienām aktivitātes, ko tev jāiemācās, lai galvu sakārtot, ko tev jāiemācās nākamais, lai sistēmu izveidot, ļoti konkrētas praktiskas lietas, kuras tev nav apstrīdām, vienkārši ņem un izdari. Viss. Kolosāli. Patiešām konsultantiem vairāk nebūs darba. Līdz ko cilvēks to sapratīs, bet visi sapratīs? Visi sapratīs kādā brīdī, daži sapratīs ātrāk, tiem būs priekšroka, bet ir vēl viena lieta, kad ir mākslīgā intelekta chatbots, piemēram, ko to var uzbūvēt, un tad otrā lodziņā ir iespēja iegādāties, piemēram, untāla konsultāciju. Vai ne? Ja ir tikai untāla konsultācija, jau viena lieta, bet ja tev ir abas opcijas, ja, ka tu vari uzbūvēt
savu asistentu, un tad tev ir iespēja vienalga parunāt ar dzīvu cilvēku. Dzīvs cilvēks vienmēr ir vērtība. Cilvēku pērk no cilvēka. Tā kā, jā, vienu pašu pārdot arī būs grūti un tālu, bet un tāls vai no asistents, tā jau ir cita štēla. Tu tur pusi strādājies šis process, jā? Kā tur ir? Tu esi jau salīdzinājis, kādu tu dotu atbildi, kādu viņš iedotajā situācijā, tas tur sakrīt, nesakrīt? Viņš ir gudrāks par mani. Jo, gaidīgi. Tur nav varianti, tāpēc, ka... Gudrāks un mazāk prasa, ja? Mazāk prasa. Un var 24/7 strādāt. Jā. Es saku, ja es braucu pie saviem skolotājiem mācīties, tad es paņemu viņu grāmatas, ielieku tam chatbotam, kā es teicu, pasaules gudrākie resursi šobrīd ir viena klikšķa attālumā. Vienalga kāda problēma, vienalga kāda mērķis, tev vienkārši jāsaliek kopā un jāsāk darīt. Tev nav jāguļ uz matriču, 5. reizi atkārtoju. 2 gadi tu vari to vienkārši saštripselēt un tev jau ir konkrētas lietas. Un tev ir laiks, ko tu vari investēt. Jā. Neviens nav radījis vērtību ar pirmdienu. Ja ne, vienalga, ko tu šobrīd dari, vai tas jaunais uzņēmējs, tu gribi pārdot tējas, jā, lieliski, tad tev vajadzēs gan tējas, gan domāšanu, gan sistēmu un laiku, lai to visu saliktu kopā. Jā, ir biznesa inkubatori, ir vēl miljonas citas iespējas. Tā pašā laikā šobrīd punkts 1, ko es teiktu, uzbūvē savu chatbotu. Uzraksti vēstuli un tālāk piemeklē resursus. Un tas ir vienkāršāk nekā liekas? Tas ir vienkāršāk nekā liekas. Tas aizņem apmēram 3 stundas un pie manīm kādi 500 naudiņas par tā. Vienreiz izdaru un gatavs. Viss, un tev pa lielām tālāk tikai darīšanas jautājums. Tev ir ar ko runāt, tev ir ļoti konkrēti uzdevumi, mājas darbi, tu vari saprast, kā tev sanāk, tu vari... Es saku, es esmu priecīgs, ka tāds intelekts pirms 3 gadiem uzradās, jo tas man atver acis un palīdz daudz lietas sakārtot. Izmantojot tavu intelektu šajā mirklī, tu esi daudz redzējis cilvēkus pārdošanā, trenējies, darbojies, tu teici, šajā jomā viss tur vairs neko nevar iemācīties. Kas ir tās biežākās kļūdas, nevis aiz nezināšanas, bet drīzāk aiz labu gribot un aiz ļoti liels mīlestības pret savu darbu vai produktu, kuras, uzņēmēji, solo uzņēmēji, mazie uzņēmēji pieļauj pārdodot savu pakalpojumu produktu uzņēmumu, meklējot partnerus, investorus? Jā, tādā biznesa līmenī lielākā kļūda ir disciplīnas trūkums. Jā, tā pārdošana pēc būtības ir angliski number game. Tev ir jādara lietas, kas tev nepatīk. Tev ir jāinvestē un jāmaina sava domāšana, jāievieš jauni ieradumi, jātaisa zvani, jādara. Tev tas nepatīk, īpaši, ja tu to neesi darījis, bet variantu citu nav. Tā ir tā disciplīna, ko es zinu, arī strādājot ar citiem uzņēmumiem, kas trūkst. Tu atnāc, uzņēmums saka, palīdzi mums uzbūvēt efektīvu pārdošanas modeli uzņēmumā. Mums īsti labi nesanāk, un tu saproti, ka vienīgais, kas viņiem nesanāk, nav disciplīna. Un peles dejo pa galdu, un tu saproti, ka tu vari pateikt, kur ir problēma, bet par to tev neviens nesamaksās. Viņiem pašiem ir jāizdara, un ja tas jau ir noticis, un tu saproti, ka te nav disciplīnas, tad tu īsti viņiem nevari palīdzēt. Tu nevari dot viņam disciplīnu. Tas man reiz arī ir jautājums, kā to var ietrenēt. Tas tāpat kā sportā. Labi, ja es savam ķermenim, es zinu, ka man vajag, es gribu vecumdienās celt savus mazbērnus. Ok, es varu dabūt motivāciju, man būs disciplīna. Bet ja es strādāju uzņēmumā, kā es varu sev to disciplīnu vispār ietrenēt? Labi, savā es pats vēl varētu, ja? Bet es pati savā, es godīgi padomāju par savu uzņēmumu.
Ja ir kaut kas, ko es ļoti labprāt dodu visur citur un deleģēju, man ar tā doma, kā man negrib zvanīt un pārdot. Un saprotot, ka to vajag. Un tas ir mans uzņēmums. Un man tā gribas, lai sanāk, un es tāpat nevaru to disciplīnu sevī dabūt. Atkal es strādāju par aģentu farmācijas kompānijā. Tas ir tie cilvēki, kas iet poliklinikā bez rindas priekšā pie ģimenes ārstiem. Un kad es sāku strādāt, man pārsteidza trīs lietas. Es sāku uzņēmumā strādāt Šveices farmācijas kompānijā, un mums pirmajos 3 mēnešos bija jāizdara praktiski 3 lietas. Punkts 1, tev bija jāapmeklē 12, katru dienu 12 ārsti, tev būs jāuzraksta 12 atskaites, un tev bija jāsaplāno 2 nedēļas uz priekšu darbs. Ja? Un tas bija, nosauksim par sarkanajām līnijām, kuras tu nedrīksti nedarīt. Viss pārējais tālāk ir diskutējums, bet tev vienkārši jāparāda, ka tu vari 12 vizītes, 12 atskaites un 2 nedēļas saplānot. Un tas ir tas rāmis, ko var arī nosaukt par to disciplīnu, kas nav viegli, kas nav patīkami, bet tad, kad tu to pieņem, un tad, kad jauns cilvēks atnāk strādāt, viņš ienāk uzņēmumā, tur jau ir šis modelis. Tev nevienam, vai nu tu to pieņem, vai es strādāt citur. Tā ir tā korporatīvā disciplīna. Vai, piemēram, tagad arī strādāt ar cita līmeņa uzņēmumiem, un tu saproti, piemēram, McDonaldā. Tu aizies uz McDonalda toaleti, ko tu redz pie sienas? Kad viņi tur, tīri toaleti. Checklists. Un tu saproti, ka checklists laikam ir labākā lieta, ko biznesā var izdomāt. Ka šeit pulksten 8 ir bijis Andris un satīrījis toaleti. Un tas pats attiecās tālāk uz jebko. Tev ir darbdienas beigās Pēteris un Andris vai vienkārši checklists. Es biju darbā, es šito izdarīju, es parakstos. Un tu saproti, ja tas nav ieviests, tad pelis dejo pa galdu. Checklistam ir jābūt, un uzņēmumā ir jābūt konkrētām lietām, kas nav diskutējamas. Viss. Un atnāk Untāls un saka, klausieties, viena lieta, ar ko mēs tagad sāksim, ja jūs piekrītat, ka es jums palīdzu, tad mēs sāksim ar checklistu. Viņi klieks, bet viņiem būs jādos checklists. Un es kā vadītājs sapratīšu, ka mani darbinieki strādā, ka viņi ir pabeiguši darbu, viņi parakstās, un tas būs sākums. Pēc tam mēs mācīsimies kaut ko citu, bet mēs saliksim vienkārši šito visu iekš tāda rāmja, kādu mēs to redzam. Vai tad pārdošanā nav jābūt uz iedvesmu? Cilvēks taču sajūtīs, ka viņš man ir checklists, nevis. Iedvesma. Tev ir 12 vizītes uz iedvesmu. Tas ir šausmīgs cipars, ko tu nosauc. Es tā iztēlojos. Tie jau nav 12 durvis blakus. Tas nozīmē pie katra kaut kur citur braukt. Jā. Tas ir stunda. Es pirms dzīvoju Jelgavā, man kādā brīdī deleģēja Daugavpili. Tad es ceļos 4, es braucu 7 uz Daugavpilī, tad tur ir 3 durvis vienā poliklinikā, 5 šeit, tad 4 tur, atpakaļ ceļā vēl, ja? Un tā ir tava profesionalitāte, saplānot to, kuras durvis būs vaļā, cikos un atpakaļ ceļā. Tās ir tās 12 vizītes. Nav viegli, bet tādā brīdī, kad tu to izdari, iemācies, tad kļūst viegli. Tādā brīdī ir bijis tā, ka tu atnāc tajā pašā poliklinikā un tevi jau gaida. Tev durvis ir vaļā, tu esi tik foršs pārdevējs, ka pēc būtības dakteris tev ierauga, nāc iekšā. Ja? Pacienti pagaidīs. Tā kā iedvesmā jābūt, cilvēcībai jābūt, bet sistēmai jābūt vispirms un disciplīnai vispirms. Vispirms sistēma, vispirms plāns, vispirms domāšana un tad tikai iedvesma un degošas acis. Jā. Tu teici, ka pārdošanā vienmēr ir kaut kas katram, kas nepatīk un uz ko ir jādisciplinējas. Kas tev nepatīk pārdošanā? Nepatīk. Nezinu, kā ir. Man ir pāris lietas. Es esmu tāds diezgan skarbs arī savās apmācībās un arī savās tādā pieejā. Man nepatīk, ka darbinieki nepiedalās. Respektīvi, man uzņēmums noalgo, mums ir plāns, mēs pārunājam ar vadību, mums ir 2 dienu apmācības, un tu pēkšņi saproti, ka apmācībās piedalos tikai es.
Ja, ka viņi ir atsūtīti šeit, un viņiem ir pilnīgi vienalga, kas te notiek. Un man nepatīk, ka es tagad 2 dienas izniekoju. Man nepatīk, ka es tagad dabūšu 30 atsauksmes, 30 kliedzējas, kuriem ir iemis untāls, un šīs 2 dienas, ko mēs pavadām kopā. Man nepatīk šādas situācijas. Kā tu to atrasīji? Jo man tieši tas pats nepatīk. Mans darbs arī ir daudz tiekos ar cilvēkiem, kas negrib mani redzēt, jo atsūtīts, ka tagad meitenīte izstāstīs, kā mums te pareizi jārunā vai jāvada vai kaut kas tur jādara. Man arī bez jārā. Neiedošu viņiem tur tabletīti, viņiem būs arī pašiem jāpastrādā. Kā tu to risini? Ja tas ir tas iemesls, kāpēc tu to aģentu taisi mākslīgo? Es taisu arī aģentu, bet tas, ko redzēju, kas ir ļoti labi, man liekas, ļoti vērtīgi, ka katra kļūda ir kaut kāda iespēja mācīties. Ja? Un ja tu vienreiz esi nonācis tādā situācijā, tu saproti, ka, hei, es laikam šitādi negribētu otrais piedzīvot, tad tu sāc jau domāt jau tālāk, kā mēs varam novērst. Vai nu tad es atsakos vispār no šīs nodarbībām, ja kamēr tie darbinieki nav atlasīti pareizie vai nomotivēti, lai viņi piedalītos, atkal, tad man tas ir jāatrod kaut kāds cits formāts, bet neatkārtot to kļūdu jau ir tikai tad, ja viņi atkārtojas. Ja viņi vienreiz ir, tad tā ir mācība. Tu viņu vari paņemt un iemācīties. Un parasti tajās lietās, kas nepatīk, arī ir vislielākā vērtība. Kad tev kaut kas nepatīk, tad paskaties, ko es no šīs situācijas varu iemācīties. Jo mēs mācāmies, kad ir augšā vai lejā. Pa vidu mēs neko nemācāmies. Pa vidu ir rutīna. Vai mēs kaut ko ļoti labu izdarām, vai dzīve mūs piespiež. Bet mēs mācāmies augšējos un apakšējos punktos. Kas ir tas, ko tu esi iemācījies no šīm neforšajām situācijām, kad viņi negrib tur būt un visiem 30 ir sliktas atsauksmes par visu, ko dara? Tas ir. Tad droši vien iemācījies savādāk runāt ar vadītāju vai nepieņemt, ka viss notiks tā, kā tam būtu jānotiek. Iemācījies varbūt, tu vari tā kā klients ir gatavs maksāt. Ja? Un tu domā, ļoti labi, lai tik maksā, bet tagad tu saproti, ka tas nav tā nauda, ko viņš samaksā, tā iet caur tavu reputāciju, tā iet tagad caur tavu kaut kādu ego vai profesionalitāti, un tās 2 dienas tu vienkārši pazaudē sevi tajās 2 dienās bezvērtīgi tur kaut ko darot. Ja, tu saproti, ka tu vari arī atteikties no kaut kādām lietām, no darījumiem, no kādas naudas, ko klients tev maksā, ja tu saproti, ka tas nav tas, ko tu gribi. Tu esi tā izdarījis? Jā. Kopš tās reizes es diezgan rūpīgi tagad skatos, un arī tās pārunas ar pašu vadītāju, mēs ejam daudz dziļāk iekšā, un es nepieņemu, ka viņi visi būs uz urā atnāks, un visi piedalīsies, bet tas ir. Un mēs strādājam vēl pirms nodarbībām ar darbinieku motivāciju, ar viņu iesaisti, ar viņu mērķiem un tā tālāk, līdz viņi ir gatavi apmācībām. Patiesībā tas ir vēl cits darbs jāiegulda. Ir tāds vārdu salikums, ko es arī pēdējā laikā pētu, priekšnosacījumi veiksmē. Respektīvi tās lietas, kas ir jāizdara pirms procesa, lai tad, kad ir process, palielinās veiksmes procents, ka tu mums izdosies vienam otru sadzirdēt, ka mēs strādāsim un darbosimies. Kas tavuprāt ir tie galvenie noteikumi? Labi, pirmais noteikti ir man tur gribās būt. Ja? Bet kas vēl ir tie noteikumi, kas ir priekšnosacījumi tam, lai tad, kad es esmu ar Edgaru Untālu 2 dienu mācībās, es izēju ārā kā uzvarētājs no tām mācībām. Kā man tam sagatavoties? Jā, droši vien redzi, es esmu tagad izdomājis, ka viens no maniem pirmajiem slaidiem, es palūdzu mākslīgam intelektam, lai viņš man uzzīmē Raini, fotografiju, attēla Raini. Kāpēc uzzīmēt nevis īsto Raini? Rainis, jā, un tā ideja ir tāda, kad es to slaidu rādu un saku, draugi, es varu daudz ko izdarīt, bet es jums nevaru likt iemīlēt Raini. Es varu parādīt, cik skaista Raina dzeja, izstāstīt, izskaidrot un tā tālāk, un es nevaru jums arī neko iemācīt. Jūs varat iemācīties, ja jūs to gribat.
Ja, un es nāku ar 20 gadu laikā iegūto pasaules gudrāko cilvēku piemēriem, stratēģijām, instrumentiem. Un es strādāju ar lieliem uzņēmumiem, Toyota, Mercedes, IKEA, un ar maziem uzņēmumiem. Un no visiem es esmu iemācījies, un es esmu šeit, lai dalītos. Un es jums neko nemācīšu šeit. Jūs iemācīsieties, ja jūs gribēsiet. Te ir instrumenti, tehnikas, skripti, visi gatavs, strādājam. Kurš ar mani? Kurš paceļiet rokas, kurš ar mani? Un kā viņi rēģē? Nu, kā jau teicu, kurš paceļ roku, tas piedalās. Kurš nē, es saku, paldies, kolēģi, par atklātību. Droši vien, varbūt jūs gribat kaut ko savam direktoram pateikt. Jo ir arī tādi, kas nepaceļ, un tad viņi arī visas mācības paliek tādi. Droši vien, jā. Viņi sēž parasti pēdējās rindās šādi. Viņi neuzdrīkstās iet ārā, bet es jau zinu, ka puiši pēdējās rindās tā ir klasika, kā teikt. Bet ir garšīgi, ka tās pēdējās rindas kaut kādā mirklī tu redzi, ka ir noķertas, ir paņemts, viņiem ir kaut kas nostrādājis, ir darbojies. Dažādi ir. Dažreiz nesanāk. Dažreiz tās pēdējās rindas ir, ja pašā sākumā viņš saka, kas es esmu te uzņēmumā 15 gadus vai, nezinu, 15 gadus, ko jaunu jūs man varat iemācīt. Un, kā es saku, jā, droši vien man vairāk interesētu nevis, cik ilgi tu šeit strādā, bet kāds ir tavs progress pēdējā pusgada laikā. Parunājam par taviem cipariem pēdējā pusgada laikā, nevis par 15 gadiem, ko tu šeit pavadījis. Un man reāli interesē, vai viņš 15 gadus ir atsēdējis tur, vai viņam ir, kas noticis pēdējā pusgadā. Un tad tas ir tas. Protams, ka viņiem nepatīk šādi jautājumi, bet es nāc arī, man ir tāds skarbais, varbūt skarbais imidžs, nevienmēr es patīku, bet es zinu, ka tas strādā. Tās lietas, ko es gribu iedot un ko es dodu, es zinu, ka tas reāli strādā. Tu vari paskatīties, piemēram, LinkedInā, Facebookā, tur ir simtiem atsauksmju ar cipariem un tā tālāk, ka tas viss strādā, un droši vien arī simtiem atsauksmju, kurš saka, ka tas viss Undāls ir sliktākais, kāds vien ir redzēts. Tas tev vēl ietekmē, ka tu saņem negatīvas atsauksmes vispār, tur viss briesmīgi protams, ka ietekmē, protams, ka man nepatīk, bet es zinu, ka tā ir daļa no tās spēles vai no tās profesijas. Jā. Es saucu par labo sāpi. Tā ir tā transformācija, vienmēr ir sāpīga lieta, nekad nav patīkami. Tā ir kaut kas ir jāmaina, un tas sāp, un ja kādam sāp, un viņš nesaprot, ka tā ir labā sāpe, tad es viņam arī nevaru palīdzēt. Man ienāca prātā, es to nekad neesmu teikusi skaļi. Es tam pateikšu skaļi, un man interesē, kā tu, kā arī Jons profesionāls to dzirdējis. Man ir tāda viena iekšēja sajūta par atgriezeniskajām saitēm, kas ir pēc mācībām. Un es reizēm arī mācībā saku to dalībniekiem. Es viņiem saku, ja tā godīgi, man īsti neinteresē jūs atgriezeniskā saita pēc mācībām. Izņemot, ja tur ir tiešām kaut kas tāds ļoti detalizēts, kā to procesu uzlabot. Jo, ja ir bijis kaut kas, kas tev nav skaidrs vai nedara, vai tu iebilsti, pretojies un domā savādāk, tad man liekas, ka ļoti jēdzīgi, ja tu to pasaki mācību telpā, jo tad gan es, gan tu mēs varam mācīties to šķetrināt un darboties. Ja to izdari pēc tam, tas ir bezjēdzīgi gan man, gan tev, jo tu nebūsi dabūjis atbildi. Un savukārt man jau būs citi cilvēki un citas sarunas, kur to redzēs atkal savādāk. Kā tu šito redzi? Jā, es parasti jautāju, ko jūs iemācījāt, kas ir vērtīgākais, nevis vai jums patīk Undāls, vai kas jums patika, vai kā. Es saku, ko jūs iemācījāties, kas ir tās nosaucot 3 lietas, ko tu paņemsi līdzi, un kas ir tās 3 aktivitātes, ko tu izdarīsi tagad uzreiz. Jā, varbūt nav labi pateikt, man neinteresē jūsu atgriezeniskā saikne, tekstā tādā. Bet katrā ziņā es saprotu, ka katrs paņems to, ko viņš paņems. Jā, un tu nekad nezini, ko viņš ir paņēmuši, ko viņš sapratīs, un kam patīk vai nepatīk. Galvenais, ka tu esi izdarījis savu darbu ar 100% atdevi. Tu zini, ka tas, ko tu dari, ir vērtība, ka simtiem tūkstošiem citu cilvēku tas ir nostrādājis un ir devis precīzi konkrētus izmērāmus rezultātus. Un tev interesē, ko šie cilvēki paņēma no tā, kas strādā citiem, un ko viņi ar to darīs. Un
patika vai nepatīk, lai paliek viņu pašu ziņā. Tas arī ir par to NLP mazliet, vai ne? Ko tu ņemsi līdzi, ko tu darīsi, tas ir, es programēju tavu domāšanu uz to, ka tu darīsi. Nevis izvērtēsi, nedari, patīk, nepatīk. Ir vēl pāris lietas. Ja mēs runājam, tu minēji par tādiem momentiem. Ir divas tādas brīži vai situācijas vai lietas, ko es esmu iemācījies ar tādu elementu. Ir tāda grāmata vai tāds skolotājs Roberts Dilts. Viņš ir viens no maniem skolotājiem, un viņam ir tāda slate of mouth, jeb ietekmes atslēgas, un tas ir kaut kas tāds, ko man liekas vērtīgāk, es neesmu iemācījies dzīvē. Tā grāmata ir vērtīgākā, ko es atradu, un tās ietekmes atslēgas ir veids, kā 14 veidi, kā mainīt notikumus, 14 veidi, kā turpināt sarunu, 14 veidi, kā gan pārdošanā, gan komunikācijā visur. Piemēram, tur var būt viena no atslēgām ir chunking up. Ir cilvēki, kas ir ļoti niansēti, viņi runā detaļā, skrupulozi, un tu saproti, ka tas cilvēks ir ieciklējies kaut kur. Un tu viņam paprasīt, labi, es tev ļoti saprotu, man ļoti patīk tava pedantiskā, rūpīgā pieeja, un tagad paskatāmies plašāk. Kā tas, ko tu saki, ietekmēs, piemēram, kaut ko vai izskatās tādā, un tu liec tam cilvēkam atvērt domu citā līmenī. Ja? Tu neļauj viņam palikt tur, tu liec paskatīties viena no atslēgām. Otra atslēga ir gluži pretēji, ir chunking down. Tas cilvēks dzīvo ilūzijās, viņš stāsta, ko viņš darīs, un viņš stāsta kaut kādas kosmiskas lietas. Es saku, man ļoti patīk tavs redzējums par lielām lietām, varbūt tagad paskatāmies konkrētāk, aizejam detaļās, un atkal tu liec tam cilvēkam strādāt un darīt. Un tas ir, manuprāt, vērtīgākais, ko var iemācīties vadītājs, coachs, pārdevējs, šīs ietekmes atslēgas. Viņas ir izmantojamas fantastiski. Tā kā kāds man skatās, tad šī ir lieta, ko es ieteiktu iemācīties vienalga, ko tu dari. Un tad otrā ir tāds Miltons Eriksons, kurš ir hipnoterapijas pats radītājs, tāds zinātniskās, un viņam arī ir tie tādi valodas konstrukcijas, formulas, kas palīdz dažādās ikdienas situācijās, arī pārdošanā, komunikācijā, un tā ideja ir tāda pārvarēt, piemēram, pretestību, vai nokļūt tādā zemapziņas līmenī, kaut vai tāda stratēģija kā pievienošanās un vadīšana. Ja tu nāc ar, piemēram, ar problēmu, es esmu vadītājs, tu esi darbinieks, un saka, zini, man īsti nesanāk, es tur tagad mēģināju, man kaut kas nesanāk, un tu kā vadītājs saki, Andrij, pirmkārt, paldies, ka tu šeit atnāci. Paldies, ka mēs par to šobrīd runājam. Tā ir pievienošanās. Un zini, kas man visvairāk patīk? Ka mēs nākam, kad tu nāc šeit, un tagad mēs varam sākt to situāciju risināt. Un tagad tālāk būs risinājums, bet šī atkal konkrēta valodas formula vai pieeja, ko tu vari izmantot, un tādas ir atkal, 30, ko tu vari iemācīties un likt lietā, kas nav pārdošana, tas ir kaut kas cits, gan tās atslēgas, gan šī valodas konstrukcijas, un tas ir, es esmu lepns, ka es to esmu iemācījies, un es to varu dot tālāk. Jautājums varbūt ne visi dzird, ne visi saprot, ko es ar to gribu pateikt. Bet tāpēc arī, man ir jau uzbūvēti mani chatboti, kuri palīdz to visu komunicēt un tā kā, tās ir lietas, ko, un tad ir, kā es teicu, pārdošanā tev nav jāizgudro velosipēds, tu vari paņemt jau labākās stratēģijas, efektīvākās un vienkārši padarīt par savām. Viss, tu minēji par to panākumu modelēšanu vai kaut kādu jau sagatavošanās panākumiem, tad tas arī ir tas, necensties izgudrot velosipēdu, vienkārši paskatīties, kā to dara labākie pasaulē un paņemt iemācīties priekš sevis šīs lietas. Un tur arī tie panākumi atnāk. Tur nav jāizgudro nekas, vienkārši jāpaņem, jāpielāgo un jāpadara par savu. Jā. Es ļoti līdzīgi dzirdēju padomu
par uzņēmēju darbību. Kad arī tev liekas, tu tagad radīsi kaut ko unikālu, un tad tu iegūglē, un nē, ir kāds, kas to ir radījis, un tad, nē, neradīšu. Taču realitātē ir gluži tā otra puse, ka forši, ka kāds ir radījis, apskaties, kur viņš ir, kāds viņš ir pieļāvis kļūdas, jo tu vari sākt no tā procesa, kur viņš jau ir. Ja neizdomā šo te procesu no jauna vai uzņēmēja darbību, tu vari redzēt, ko viņš jau ir tajā apguvis. Jā, piemēram, ja mēs skatāmies Apple pirmsākumus, tur pēc būtības nekas nav radīts. Tur viss ir nozagts. Tur ir kaut kas, kaut kāds prototyps, kas ir paņemts un uzlabots un pārdots. Vai ne? Un tā arī ir tā patiesība, kad pirmo nesaprot, kur pirmajam nesanāk, bet tad nāk otrais un paņem to pirmo un uzlabo un padara par panākumu. Un pirmais ir izdevies tev milzīgi pakalpoja. Viņš ir vēris vaļā cilvēkiem prātus par šo tēmu vispār. Un tad aplausies un tad atstājas pusgatā un tad atnāk kāds un paņem un nopelna un izdara visu. Jā, tā ir, tāpēc arī, kurš to spuldzītu Edisons, cik tur tās 1000 reizes, vai ne, un 1001. Viņš ir izgudrojis. Ja būtu apstājies pie 990. Problēma. Mēs te neko nav spuldzīti. Par to ir tā kā. Un tad ir tas, ko es saucu par nepadošanos. Tas, laikam, ir atkal saistīts ar disciplīnu, ar to, par ko mēs runājām. Kāds, jaunais uzņēmējs sāk savu biznesu pie trešā aplausiena, viņš saka, nē, laikam tas nav man. Manī laikam nav uzņēmēja gēns, un eju atpakaļ. Kad nav, tad nav. Un tā var būt, vai ne? Tā patiesībā ir ilūzija, ka jābūt kaut kādam uzņēmēja gēnam. Tev varbūt nav disciplīnas, kuru vajadzētu iedzīvināt. Ja tu to vēl neesi 20 gadus iemācījies, tad varbūt šobrīd ir laiks strādāt ar disciplīnu. Un iemācīties konkrētas algoritmus un domāšanu, kā domā uzņēmējs, kā rīko ieradumi, domāšanas formulas. Tu vienkārši skaties, kā viņi dara, un tad mēģini atdarināt. Vai tas nebūs tūlīt un tagad, tas būs kaut kāds laiks. Bet tu neuzskati, ka tas ir cilvēki, kuri tam ir radīti, kuri nav. Tās ir lietas, kuras var iemācīties un praktizēt, tie ir ieradumi, un jebkurš, ja pa īstam grib, var izveidot savu uzņēmumu. Jā, mēs nerunājam šobrīd par, tu kļūst par profesionālu basketbolistu, ja tev ir 1,50 m. Augsts 1,50 m augumā. Bet, ja mēs runājam šobrīd par to, kā pelnīt naudu, vai kļūt par uzņēmēju, vai darīt kaut kādu lietu, tad, ja kāds to ir izdarījis pirms tevis, kāpēc tu to nevari? Tur ir apakšā atkal, ir iemācies formulas un atkārto. Tas motivē, ir forši tā dzirdēt. Jā. Tu esi domājā, gandrīz domājā, ne pa īstam. Ja? Domā ir vieta, kur tu vari būt vienatnē, 7 dienas, ar katru otro dienu, pie tevis ciemos ir supervizors, tad tomēr vadītā vienatnē, lai domātu par profesionāliem jautājumiem un izaicinājumiem, kuriem ikdienā nav laika domāt, jo viss tik daudz un atliek. Kas būtu tas, par ko tev šobrīd būtu aktuāli domāt un paņemt ilgāku laiku, lai par to padomātu un attīstītu? Kas ir tava šī brīža aktualitāte? Droši vien es atradu lielisku tādu bildi, attēlu, kas man pašam likās smieklīgi. Man ir tāds teiciens, ka man ir laba sirds, bet tā mute. Un es saprotu, ka es droši vien par daudz runāju. Es esmu tāda ļoti tieši, un man tur ir, parasti saka, nerunā par politiku, nerunā tur par gejiem un par ko, bet es ņemu un runāju. Un es acīm redzot saprotu, ka tas man kaut kādā brīdī nāk apakaļ. Un, tie, kas zina manu politisko kaut kādu, tiem jau es ir iebjos, tad tur es ir iebjos, tiem es ir iebjos, kuriem es apmācībās neesmu paticis. Droši vien, ja mēs tādā padomu līmenī gribētu teikt, tad labāk turēt muti, ja mēs gribam pelnīt naudu kaut kādā brīdī un mēģināt vairāk draugus dabūt nekā ienaidniekus vai kā tā, ja mēs tā globāli skatāmies.
ja es varētu dot padomu jaunajiem, tad ejiet networkings, dalieties LinkedInā, paskatieties, kā notiek LinkedInā, tur pēc būtības visi viens otru mīl. Ārpusēji. Jā, tur ir, tu ieraksti kaut kādu komentāru, un tad ir 15 tu ieraksti, tas bija tik ģeniāli. Jā, un tu skaties no malas, tur nekā nav, bet tā ir tā LinkedIn mīlestība. Vai ne? Bet ja tu esi ar savu viedokli, kas nepatīk, tad tu ieraksti kaut ko mega krutu, un tur viens laiks parādās, kas ir, varbūt no biznesa viedokļa labāk, lai tā pirmā versija, kad tur ieraksti neko, un tad ir 15 mīlestības vēstules. Jā, ar piebildu, un manā pieredzē. Un tad... Jā, tāds padoms. Aha. Paldies. Paldies par sarunu, paldies, ka atnāci. Bija godīgs un tieši un beigās pat vēl politika pieminēja. Nekas, ka neaizgājām dziļāk politikā, bet vismaz pieminēja. Labi, paldies.